Es pats Daugavpilī esmu skolā gājis, tad aizbraucu prom. Un tad es Daugavpilī periodiski esmu dzīvojis. Kaut kad pēc Londonas mazliet gadu, pusgadu. Un tad es atbraucu uz Daugavpili un man tāds sajūta pats, kāpēc nekas nenotiek, ka man kaut kas nav kārtībā un es varu nopelnīt, ne man kaut kas iet uz priekšu. Un sanāk diezgan tāda liela enerģijas tērēšana par pārdzīvošanu. Bet tajā pašā mirklī, realitāte ir tāda, ka Daugavpilī nav institūcija, kas var, pieņemsim, pasūtīt kaut kādu radošo darbu. Varbūt nav ne privāta persona, es nezinu, bet nav jau tā tirgus nemaz. Un tāpēc, varbūt, ja man kāds prasa padomu, es nezinu, man prasa, jā. Bet, es ieteiktu, vai jau visu kaut kur var uz Daugavpili atgriezties, jā, jums te ir mājas un tā tālāk, bet pieņemsim mācīties, izglītoties, kaut ko saprast, es domāju, labi ārpus Daugavpils. Vismaz tāda ir mana doma. Te ir atkal situācija. Es pieņemsim, tā kā es atbraucu no Londonas, aizgāju uz vairākām aģentūrām, un es domāju tā apmēram. Es te dzīvošu Daugavpilī, bija visādi periodi, bet man bija viens periods tāds, ka es domāju, es dzīvošu Daugavpilī un es fotografēšu priekš Rīgas mēdījiem. Bet, realitāte ir tāda, ka Rīgai neinteresē, kas notiek Daugavpilī. Pasaulē neinteresē, kas notiek Daugavpilī. Nevienam tas neinteresē. Un es saku, ja nav vietējā tirgus, ja nav pasūtījumu no ārpuses, tāda ir realitāte. Un pieņemsim, es domāju, Latvija pasaules kontekstā ir kaut kas līdzīgs. Piemēram, pasauli arī diezgan minimāli interesē tas, kas notiek Latvijā. Es domāju, ja notiek kaut kāda traģēdija vai kaut kāda politiska notikuma, kāds interesēs. Pieņemsim, es zinu, tas pats Aldis Stakle fotografēja priekš New Yorkera, bet tie pasūtījumi ir tik reti, viņš fotografēja Latviju priekš New Yorkera, kas ir no Amerikas žurnālisti. Un tie pasūtījumi ir tik reti, ka tas jau ir izņēmums. Ja mēs domājam par kaut kādu pelnīšanu, un es ar pelnīšanu saprotu kaut kādus patstāvīgus ienākumus, tad es nedomāju, ka to var darīt īsti. Es starp citu arī tā domāju. Es arī tā domāju, ka es varētu dzīvot Daugavpilī un nerunājot par notikumiem, varbūt tā ir ēdienu fotografija. Bet te ir viena problēma, ka, kā es saprotu, radošā industrija ir ne tikai pasūtītājs, bet tā ir gan konkurence, tā ir vide, tie kaut kādi savu veidu pasākumi. Un pieņemsim, šis pasākums iedomājas, ka ir pirmais Daugavpilī. Es tiešām nezinu, jā. Bet tā pati konkurence, ir jābūt konkurence, lai es attīstītos. Un tikpat labi, lai man kāds pieznīk no Londonas un pateikt, nofotografē man to un to. Tas ir neiespējami. Man Londonā viņš vai jāsatiek, vai arī jāiepazīstas, vai arī man jāpiedāvā, kā es zinu, kaut kāda absurdi zema cena. Bet, viens no variantiem ir stock fotografija, par ko mēs tur runā par āboliem. Ja? Pieņemsim, tā stock fotografija, ka tur visu dienu fotografē ābols, tad viņus tur liec tajā iShutter vai visādi, es nezinu tos nosaukumus, bet tajās fotobankās, un tad varbūt kāds nopirks. Bet uz tā pelnīt īsti nevar. Man pazīstami pelna ar to, bet viņi ļoti specifiskā jomā to dara. Mans personīgais viedoklis, ka to nevar īsti darīt. Bet, piemēram, man ir pozitīvs piemērs. Es nezinu, cik viņš pat, cik tā ir realitāte, bet es zinu, varbūt zinu Nāra Petrusēvičs, viņa gleznotāja. Ne? Jā, un cik es sapratu, viņa dzīvo tepat pāri ielai, jā, un viņa glezno, viņa pārdod savas gleznas Dānijā. Tā kā es domāju, tā arī ir iespēja, kad ir pozitīvi piemēri. Bet, vismaz es personīgi kaut kā, neredzu to iespēju. Labi, es sapratu jautājumu, es uz viņu atbildēšu. Ir tā, kad tu sāc un nezini, kā sākt, ar ko sākt, jā. Un tad laikam tā gudrākā atbilde, ko esmu dzirdējis un līdz kurai esmu pats nonācis, ir pirmkārt, tev kaut kas jāiemācās darīt ļoti labi. Jo agri vai vēl tu satiksi redaktoru, agri vai vēl tu satiksi kaut kādu pasūtītāju, tu var aiziet uz F64, kas aģentūra Rīgā, parādīt viņai savu portfolio. Latvija nav tik liela, tu vari līdz tiem cilvēkiem, kas ir tie decision makers, nokļūt un prezentēt sevi, bet tajā brīdī tev kaut kas jāparāda. Un tev jāparāda, radošais industrijās tas ir portfolio, tev jāparāda tiešām spēcīgs portfolio. Un tagad tu parādi spēcīgu portfolio, tad tās lietas notiek. Ja tās portfolio nav spēcīgs, tad nekas nenotiek. Un, piemēram, ar kaut kādu darbu presē, arī vienkārši es viņam aizsūtu fotostāstu, es tur nevienu nepazīstu, viņi labi atnāca uz redakciju, labi, čau, mēs iepazīstamies, mēs sarunājam par kaut kādu turpmāko darbības, pastāstu savām idejām,
pieņemsim, tas bija žurnāls sestdien, tad redaktori pārprast klausies, negrib mums fotografēt portretus. Es saku, jā, portretus gribu fotografēt, tad viņi vēl man pieznāk, klausies, mums tur vēl kaut ko vajag nofotografēt. Un es saku, vislabākais veids, kā kaut ko ir izdarīt, ir uztaisīt kaut ko baigi foršu, jā, un aiziet to kādam parādīt. Un tad visdrīzāk kaut kas notiks. Bet, ja tev nav kaut kā baigi forša, tad es nezinu, kā tad savādāk. Varbūt jums draugi vai ģimeni kaut kas strādāk. Es gribu, lai jūs arī nepadomājat, ka es tiem fotostāstiem pelnu. Īstenībā tā nav. Es esmu freelance fotogrāfs, mans darbs stundā maksā noteiktu cenu, ja es fotografēju pasākumus, kaut kādus preses pasūtījumus, vēl kaut ko, jā. Tā nav, ka ar to var nopelnīt. Tas ir kaut kas man ļoti patīk, un es piemēram runāju par tiem 10 gadiem, jā. Es domāju, ka ilgtermiņā es atradīšu veidu, kā ar to pelnīt. Es runāju, ir iespēja tos sponsorus piesaistīt, tad ir kaut kādi citi finansējuma avoti. Tas ir iespējams, bet tā nav. Es tiešām vienkārši tā kā tāds saldātiņš skraida, fotografēt notikumus arī. Labi, tas ir labs jautājums. Īstenībā, ir tā, ka piemēram, Latvijā bija padomju laika, un tad bija daudz fotogrāfu toreiz. Un tad tie visi fotogrāfi, viņi kaut kā pa vienai fotogrāfijai fotografēja, taisīja izstādes. Un tā kā viņi īsti nesaprot, kāpēc visi sērijās fotografēja, bet tā ideja tāda, ka tev ir ar vienu fotogrāfu es īsti nesaprotu, kā var izstāstīt to stāstu. Ja pieņemsim, ja runājam par fotostāstiem, ja man vajadzētu vienu fotogrāfiju pastāstīt stāstu, es nedomāju, ka tas ir iespējams. Nē, tas ir iespējams, bet kaut kādā ziņā kaut kādu saistošu stāstu izstāstīt ar vienu fotogrāfiju, es nezinu. Jo tur jau sāks visāds nianses, ka dažādās fotogrāfijas to ar to, es nezinu, to varoni vai problēmu vai procesu apskīt no dažādiem aspektiem, tad tās fotogrāfijas savā starpā kaut kā sāk strādāt, un tas stāsts ir kaut kāds dinamiskāks. Tur ļoti viena vai daudz, es nezinu, to vienu fotogrāfiju man vēl ir problēma, kad ar vienu fotogrāfiju, ja nofotografē vienu fotogrāfiju, ko viņi darīt? Un to var viņi ielikt Facebookā saņemt 5 laikus. Tas ir visapmēram. Bet, ja pieci nofotografē kaut kādu stāstu, es nezinu, vai savu fotoprojektu, tad tā jau lieta, par ko mēs varam runāt. Tu pieci var aizsūtīt, viņu fotokvartālam, tam paprasīt, vai nopulcē, vai es nezinu, vēl kaut ko padomāt, bet tas jau ir tāds pabeigts projekts, par kuru tu vari domāt, ko tu vari prezentēt, un tā tālāk. Man vajadzētu paskaidrot, kā man sākās viss tā fotografēšanas lieta. Es strādāju, toreiz es aizbraucu pēc Sibīrijā padzīvoju mazliet, tad es aizbraucu uz Londonu, un tad es īsti nezināju, ko savā dzīvē darīt. Es sāku strādāt, un īstenībā tad dzīvo svešā valstī, un tad tu īsti nesaproti, ko tev savā dzīvē sāk darīt, un es sāku fotografēt, es sāku nodarboties ar ielas fotogrāfiju, un man nekad īsti nebija uzstādījums, ka mana fotogrāfija ir jāpelna. Tā kā varbūt jums visiem jautājums, kā ar to nopelnīt, man īsti nekad tāda jautājuma nebija. Un pirmo reizi, kad es, toreiz jau caur universitāti, es sāku strādāt tajā AP Press, kas ir fotoaģentūra, preses aģentūra Londonā. Un tad bija tā, ka te uz notikumiem tu viņus fotografē, ja tavu fotogrāfiju nopulcē avīzē, tad tu saņem to honoru. Un tad, kad es saņēmu to pirmo naudu, man likās, wow, ar to arī var nopelnīt, wow, tā baigi daudz. Bet, īstenībā man nav uzstādījumi, ka ar fotogrāfiju vajag, ja es fotogrāfiju nepelnu, ir ok. Tādā ziņā, ka man ir svarīgāk varbūt tā kvalitāte vairāk. Bet, es saku, kaut kur 10, kaut kādā ilgtermiņā es tiešām plānoju pelnīt fotogrāfiju. Tagad es fotogrāfiju nopelnu tieši tik, cik man pietiek izdzīvošanai. Un tas ir diezgan nedaudz. Ko malā, ne? Jā, malā nāda, ja viņam pļuņi, kur jau. Es domāju, kā jau katrā lietā, kamēr nepieļauj kaut kādas kļūdas, neko nesaprotu, bet kā sevi pārdot. Bet godīgi es jau nepārdodu, kaut kādā ziņā es arī sevi pārdodu, bet pieesim ar tiem fotostāstiem ir diezgan vienkārši. Es zinu visus žurnālus, visu žurnālu redaktorus, es viņiem nosūtu, vai viņiem patīk vai nē. Kā es kalkulēju cenu? Pieesim es varu parādīt tādu čik. Šītām stāstam bija tā, ka
Bija tāda situācija, ka tie Aglonas svētki ir, piemēram, 14. augustā, ja nemaldos. Publikācija jānodot līdz 7. augustam, lai žurnāls varētu paspēt nopublicēt līdz svētkiem. Tāpēc man vajadzēja izdomāt, kā no sākot no 2. augusta līdz 7. paspēt visu apstrifēt. Un šie visi cilvēki, ko es gribēju paskaidrot, viņi ir visi no dažādām pilsētām. Tā kā es viņu katru esmu fotografējis dažādā vietā Latvijā. Un problēma lielākā bija tāda, ka es savā galvā izdomāju, ka baigi forši būtu, ja būtu tā zilā gaisma. Un problēma tāda, ka tā zilā gaisma ir kaut kādu pusstundu pēc tam, kad saule ir norietējusi. Un tā laika ļoti maz. Un tāpēc man bija 5 dienas, un pēc tām 5 dienām šito visu vajadzēja izdomāt. Bija tā, ka pirms tam mēs zvanījām uz visiem benzīntākiem Latvijā. Mēs viņiem stāstījām, teicām, lūdzu, iedodiet mums naudu benzīnam. Mums bija tāds saraksts, un tad nedēļas laikā viņš saruka, līdz viņš pazuda, visi atteicās. Un tad par tām, jā, vai es kaut ko kalkulēju? Nē, es neko nekalkulēju, es mēģināju visu ekonomēt. Bet beigās šito lietu sanāca tā, ka es iztērēju, 5 dienās iztērēju 150 latus, un to 150 latus man vienkārši, tas bija mans honorārs par darbu. Tā kā es iznācu tā, ka es izdarīju visu pa nulē. Bet plānot, es plānot neprotu, noteikti. Jā, tas ir praktisks jautājums. Es gribēju vēl, varbūt vienu lietu, pirms atbilduši to jautājumu paskaidrot par to dzīvošanu Daugoplī. Es pilnīgi piekrītu, ka ir tehnoloģijas, kas atļauj fotografēt, sūtīt, komunicēt, bet te varbūt vairāk runāja nevis par to tehnoloģisko lietu, bet par kaut kādām lietām, kas tevi iespaido. Ja tu pieņemsim dzīvot Rīgā, jūs savus potenciālus klientus uz ielas redzat, jūs savus potenciālus klientus redzat pasākumos, jūs savus potenciālus klientus jūs pieņemam varat aiziet uz biroju. Un vienkārši tajā brīdī, kad jūs esat tajā vidē, sāk notikt kaut kādas lietas. Esot šeit, man tiešām grūti iedomāties, kāds varētu notikt. Bet par kaut kādiem internetu resursiem, te atkal ir tas, par ko es runāju, par to kompromisu, ja, kad ir jāsaprot, ka ir kaut kāda, ko nosacīt varētu nosaukt par autoru fotogrāfiju. Man ir ideja, es fotografēju. Par to neviens nemaksā. Tad ir komerces fotogrāfija, par ko maksā, kur uzreiz ir attiecīgi liela konkurence. Kur dabūt kaut kādus pasūtījumus. Man liekas, reālākais, ko es varētu ieteikt, jāpadomā. Rīgā ir fotoaģentūra F64, viņiem 12 fotogrāfi. Ja tev ir labs portfolio, bet tu gribi no Daugavpils strādāt, ja? Vienkārši, ko es gribēju paskaidrot, ka ir tā autora fotogrāfija, radošā fotogrāfija, kur ir kaut kādas vietnes, kuras varētu ieteikt, kuras varētu apskatīt, kas ir forši. Bet tu domā par kaut kādu komerciālu fotogrāfiju. Bet tur jau tā lieta, ka es nedomāju, ka Latvijas klienti, piemēram, es nezinu, es kaut kādu reklāmas aģentūru, ka es tieši kaut kādā mājaslapā meklēšu fotogrāfu. Latvija ir pārāk maza un tur visi pazīst un es tā kā saprotu, ko es jautāju, bet man liekas, tajā visā ir kaut kāda tāda baigā neiespējamība, jo tā nenotiek, ja kodīgi pēc manas pieredzes, piemēram, tas pats Alnstāk, viņam piezina New York, es paprast, var nofotografēt, jā. Viņš ir aģentūrā. Viņš ir aģentūra, kas atrodas, piemēram, ja es nemaldos, Maskvā, labi, es baidos samalot, Greenberg agency, labi. Viņš ir aģentūrā. Un viņi no New York zvana uz to aģentūru, un tā aģentūra atrod viņam fotografu Latvijā, jā. Bet lai iekļūt tajā aģentūrā, arī viņš patērēs ļoti daudz laika un enerģijas. Bet tas ir pilnīgi neiespējami, ka kāds no kaut kurienes, realitāte ir tāda, ka ir daudz fotografu. Ir ļoti daudz fotografu un ļoti daudz profesionālu fotografu, kuriem nav darba. Un šī industrija, īpaši komerciālā fotogrāfija, reklāmas fotogrāfija, tur ir ļoti liela konkurence un iespējamība, ka potenciālais klients skatīsies mājaslapās. Varbūt jums pabeidz, varbūt kaut kas tāds notiek. Es saku, vistuvākais, kur jūs tā varat nonākt, ir tā stock fotogrāfija. Ka jūs fotografējat daudz, liekat to tajā mājaslapā un cerat, ka kāds žurnāls nopirks, bet tur ir pavisam mazas naudas.